kādus 7 gadus es mocījos ar migrēnas galvas sāpēm. No sākuma es, protams, nezināju, ka tā ir migrēna. Galvas sāpes varēja ilgt līdz pat 2 dienām. Bija arī ļoti spēcīgi simptomi, tādi kā nelaba duša, remšana, nepatika pret gaismu, skaņu, smaržu. Šajās dienās es varēju tikai atrasties gultā, un dzīves kvalitāte bija pilnīgi nulle. Protams, dzēru visas iespējamās pretsāpju zāles, bet galva man nepārgāja no tām. Jā, vēlāk, kad es sapratu, ka tā ir migrēna, palasot arī internetā par šiem simptomiem, protams, sāku lietot migrēnas zāles. Ja. No sākuma viņas palīdzēja, bet pēc tam arī tās vairs nepalīdzēja. Līdz es nokļuvu vienā dienā slimnīcā dēļ tām. Dakteri teica, ka tur jābrauc pie alkologa vai ne, un tad viņš tur pateiks, kā tas zāles vēl jālieto. Bet es sapratu to, ja es dzeru tik dārgas zāles un viņas man nepalīdz, tad man ir kaut kāds cits variants jāmeklē. Un tā es izgāju attīrīšanās programmu, izmaiņu savu dzīvi 90 dienās, un es varu teikt, ka man migrēna tādā pakāpē, var teikt, vispār man migrēna nav atgriezusies.